Čau! Nu nāc, es tevi jau gaidu. Ir pagājuši 2 mēneši, kopš mēs ar Madaru esam uzsākuši šo sadarbību, teiksim tā. Un šodien ir atkal svēršanās. Jūs atceraties vēl nesen to pirmo svēršanos, kur es biju šokā par tiem rezultātiem, bet tagad man ir, tā kā šis 2. mēnesis bija ļoti, ļoti grūts, un man ir sajūta, ka būs slikti rezultāti, un es baigi sagrozīšos. Es to saku godīgi. Es nezinu. Es saprotu, ka ir jāskatās lielā bilde, ka ir jāņem vērā visi aspekti, ka ir jāņem vērā noguruma fons un viss tās. Un tas, ka tas jau nav katru mēnesi. Un kilogrami nav svarīgākais, un kilogrami kusīs, viņi vienalga kusīs. Nu labi, pusgadu vai gadu man tas prasīs. Bet saprot, ka vienalga man interesē, un man gribas, lai tur būtu kaut kāds uzlabojums, un lai būtu rezultāts. Un es esmu tiešām satraukusies, un es nožēloju, ka es pārēju pusdienas. Un tas ir traki, jā. Tas ir traki, tas ir slimi. Nu, tā kā nevajadzētu tā domāt. Nē. Vispār tam nevajadzētu būt svarīgi. Tam nevajadzētu būt atskaites punktam. Noteikti, ka nē, bet es ticu, ka tā sajūtai tajā brīdī, es tagad telefonā sēžu nevis tāpēc, ka es nepieklājīgs cilvēks, bet es gribu ielogoties, saprast, katrā reizē es nesaprotu, kā es te tiku. Tad viņš ir iespējams, viņš ir vienkārši paņēmis, vai es esmu ātrumā paņēmis. Kur var samainīt cilvēku? Jā, parasti bija. Arī tur ir Kristīna. Sāc kāds mazīšs saķītis. Čau, mīļa. Čau. Ai, jā, čau. Ar kur mums ir atbalstītāji. Čau, Omīte. Tu beidzot, 2 hours late. Man pilnīgi ir tāds satraukums. Man pat citreiz vajadzētu tev neteikt. Ko neteikt? Ka vienkārši tiekamies. Jā, kā tā. Un es atbraucu, saku, man ir līdzi. Šis ir vienkārši Es esmu tikai cilvēks. Tas ir lielākais bubulis. Bet tas ir arī motivators. Nu, Es domāju, šis ir arī mans motivators. Tomēr man gribās sasniegt to rezultātu, un tas ir kaut kas, ko tu redzi. Jo skatoties spogulī, tu tā neredzi. Šitam vajadzētu būt vairāk motivatoram kā tam. Nu jā, varbūt. Jo jāņem vērā, ka es esmu uzsākusi arī spēka treniņus, vai tādus intensīvākus. Man jau aug arī muskuļus, kā rēķina, arī tas svars var neiet lejā. Tieši tā, mans darbs, un man tam vispār nav ko teikt vairs. Bet darīsim tā, tu uzkāp, bet tu pati neskaties. Mēs nomērīsimies sākumā. Tu neskaties, pēc tam nomērīsimies šo, un tad es tev izstāstīšu. Kā tad, lai es neskatos? Davai nomēramies vispirms tad. Labi. Nav problēma. Tā. Tu arī uztraucies? Neuztraucies? Kā domā, būs lejā vai nebūs? Tā, mēs mēram tagad viduklīti. Mēs izdomājam sākt ar apmēri. Man jāizelpo, ne? Jā, ieelpo un izelpo vienreiz. Yes, un vēlreiz. Viņa neko nesaka. Bet pa mēnesi varbūt izmaiņas, jā? Jā. Tie ir apmēram 2 centimetri varbūt, kas nonāk. Kam vajadzētu, jā? Nu, tā vai nonāk, vai var arī nonākt, var arī nenonākt. Atkarīgs, piemēram, kājā bieži, kad trenē kājas, tad kājās tur baigi nav tā, ka var nonākt, jo tas ir tas muskulis, kas tur pieiet, uzaug. Es jūtos tā kā eksāmenā, ziniet, to sajūtu pirms kontroldarba, kad tu domā, ka neesi iemācījies un neko nezini. Un tad beigās ir kaut labā dzīve. Okay. No kuras puses es tagad? Vai arī nē, vai arī nav, vai arī ir kā ir. Jā, nu tagad Viņa vienkārši mēra un neko nesaka. Normāli. Nevar izturēt to spriedzi. Nu, vai tu esi gatava? Nē. Pasties, ko viņi saka, ja būs slikti, viņi dzēsīs ārā. Tad es izdzēsīšos no Instagram, nē. Kurš ir tā kā, definējis? Pametīšu mūsu projektu. Tu man iedod pēc tam to tabuliņu, kur ir slikti pretī, kas tikai rakstīts, jā? Labi, es nezinu. Es vienkārši uzfilmēšu, kā būs. Tā, labi, nekas. Es nepielikšu tam tik lielu vērību. Tieši tā. Stāvam. Ko? Pagaid. Kristīna. Nē.
106 kg. Nē, 105 kg. 9. Viss kārtībā. Es domāju, tu vari vēlreiz arī nekāpt, viss ir kārtībā. Es uzkāpšu vēlreiz. Ja tu gribi, principā 600 gramus tāpat tos mēs noņemam nost, jo tev ir drēbes mugurā, tā kā tie ir 105 kg. Ir klāt. Tas viss ir normāli, tas svars var būt tāds. Iepriekšējā reizē ir jautājums, vai tu biji pēdu. Šodien tieši tā tu esi pēdus. Mums nevajadzētu skatīties to svaru kontekstā. Viss ir kārtībā, nepārdzīvo. Es laikam izslēdzu svēršanos ārā, vienkārši no nevajadzēja mums šodien svērties. 106 kg. 105. 105,9. No kuriem vismaz... Bija 103. No kuriem 500 grami, 600 vismaz ir tavs drēbes. Jā. Bet ir. Viss ir kārtībā. Neuztraucies. Tātad es tev izstāstīšu par pārējiem mēriem. Ja? Tātad mēs esam nosvēršās. Ja? Ja es varētu, es vispār to svēršanos kā tādu ņemtu ārā. Tātad, no tāda, kas notika tikko? Rezultāti ir sliktāki kā pagājušajā mēnesī. Nav, es te viņas neesi dzirdējusi. Un Kristīnai dušu papēžos, jo liekas, ka viss ir galīgi slikti. Tomēr, Kristīna, it kā tas, ko rāda svari, ir viena lieta, tomēr cipari saka. Kopš pagājušās reizes, kopš mēs tikāmies, no vidukļa ir vēl 1 centimetrs nost. Ja? Kā tas var būt? Kilograms saka vienu, bet centimetrs saka citu. No dibana ir 4 centimetri vēl nost. Paklausies līdz galam. Ja? Cik? 4 centimetri nost no dibana. Tieši šodien man mamma teica, izstāst tev dibens samazināja. Tā kā izties tievāk. Pārējā visi rādītāji ir tieši tādi paši kā pagājušajā reizē. Nekas nav nācis klāt, ir nācis tikai nost. Kāpēc tu pārdzīvo to, ko saka tas cipariņš? Tā kā tu pat arī apzināti teici, tavu spēka treniņi ir pievienoti. Pagājušajā reizē iespējams nebija bijusi maltīte. Izējas pozīcija ir 109 kg, kur bija sākumā pašā. Ja? Šobrīd vēl joprojām ir mīnus. Ja šajā momentā tu teiktu ārprāts, nekas, jā, tur viss ir galīgi, tu koncentrējies uz tiem centimetriem. Ir nākuši nost. Kāpēc tu pārdzīvo par to? Par to svaru. Tas ir muskulis, tā ir tauki, kas ir pārveidojušies par muskuļiem. Tāpēc, ka vispār šis 2. mēnesis, viņš bija ļoti, tā kā, viņš tiešām bija grūts, viņš bija smags, un tie, zini, tie 6 kilogrami, kas ir vienkārši jautājums, vai tiešām tie bija tie 6, vai kas tur bija par to? Tie bija, jā. Jā, tie bija. Kā viņi varēja tā ieskrieties, un tas mani kaut kā arī demotivē, lai gan nav tā, ka es tagad ēstu kaut kā neadekvāti. Es ēdu, man liekas, salīdzinoši ok, un es arī joprojām neēdu tos saldumus, un to es esmu sakārtojusi, bet to arī tie centimetri ir cilvēcīgi, tik cilvēcīgi tu sagaidi to sajūtu, ko tu sagaidi? Tu sagaidi, ka tev kritīsies vēl tas svars, un man ir tas mērķis tikt zem tiem 100 kilogramiem, un tas mēs vēl runājām varbūt līdz jaunam gadam, un tagad tas ir tik tāls mērķis, ka tā kā es saprotu, ka man vajag likt vienkārši nost tos svarus, tā kā nesveramies. Ja tev centimetri nebūtu kritušies, tad man būtu bāža, jā, tiešām, kāpēc tā notiek, kas ir pa lietu. Vai ja būtu nākuši klāt centimetros klāt, jo es jau vienmēr nevaru beigt vien atkārtot to, ka viens taukis ir šitik daudz, muskulis ir tik daudz, bet viņi svar vienādi. Ja tas muskulis ir blīvāks, viņš ir smagāks. Mums ir vienkārši sabojāta uztvere no tās ātrās, tie visi svars vērotāji, kas sākās ar to, tas arī viņi ir sabojājuši. Tas ir tas, ko tu tā kā seko līdzi, ko tu pamani tādu pirmo, tā kā, kas ir tas, kam tu tā tas ir tas, kas arī traucē tam pašam rezultātam. Ja tu vispār uzliktu pilnīgi nulle nozīmi tam, kas notiek ar tiem svariem, bet koncentrētos tiešām jau uz drēbēm, uz apkārtmēriem, uz sajūtām, būtu daudz vieglāks tas viss ceļš. Jo tikai tu vienīgā un katrs, kurš ar tevi ir šādā pašā ceļā, tikai jūs vienīgi uztraucaties par to, kas ir tajos kilogramos. Un tas ķermenis to dzird un jūt, un šobrīd nevis tu viņam saki kolosāli, ka tu neturpini ēst cukuru, kas veicina iegaismu procesus, kas bojā kopējo hormonālo sistēmu. Nevis, ka tu viņam saki, hei, kolosāli, ka mēs esam uzsākuši treniņus, nostiprinam muskuļus, bet tu saki, tu reāls neveiksmi. Tu reāli nezaudē nevienu kilogramu.
Nevajag, ja es varētu izpurināt to no šitās sabiedrības ārā, es vienkārši paņemtu tā izpurinātu, un tad mēs dzīvotu normāli tālāk. Jo šis ir moments, kurā cilvēki tad arī padodās, saprot, nu kāda jēga man kaut ko darīt. Tā kā es ēdu končus, tā bija tagad, ka es neēdu. Bet ja mēs beigtu bīdīt tos kilogramus turp atpakaļ, koncentrētos uz to -4 vēl kilogramu, viduklī ir nonācis nost, nekas nav nācis klāt. Mēs koncentrējamies uz to, ko mēs esam iedomājušies, ka visu laiku tiem kilogramiem jānāk tagad nost. Es to saprotu. Nu, un kur tad ir problēma? Galvā. Jā, turši. Un 2 mēneši nav absolūti. Un tici man, potenciāli tagad 3. mēnesī. 3. mēnesī potenciāli tas svars kritīsies nost. Kāpēc? Bet pagaid, kur mēs pagājušajā svērāmies? Tā bija cita telpa. Nē, bet tas Klausies. nav grīdas segums arī. Nē. Ir tā, ka tajā brīdī arī, ka muskuļu masa ir attīstītāka, vielmaiņa kļūst straujāk, tāpēc, ka ķermenim ir jāuztur tie muskuļi, un vienā brīdī nonāk nost vairāk. Es tev izstāstīšu par ēdu kusties baudi ritu, kurai bija, neatceros precīzi, cik viņai kilogramu, šo 2,5 mēnešu laikā. Viņai praktiski, var teikt, vispār tas svars nenāca nost. Apkārtmēr nāca, svars nenāca. Viņai kaut kādā dieva dāvanā bija vienalga. Viņa pati teica, man vienalga, ko tie svari rāda, kā viņa nerāda. Nezinu, vai tā bija, bet viņa man teica, ka viņai vienalga. Es sāku satraukties pēc kaut kādām 8 nedēļām, kas tiešām sapratu, ka tā kā nekas nenotiek. Iespējams, ka kaut kas tomēr ir 4 bērni, kaut kas ar hormonālo sistēmu. Viņa pārbaudīja analīzes, viss tur ir kārtībā. Pēc 2,5 mēnešiem viņai bija -10 kilogrami. Tas ķermenis sāka pa 1, pa 2. Viņš bija gatavs. Paldies, mēs ņemam nost. Bet pirmo laiku praktiski mēs esam tik dažādi. Šobrīd tā kā ķermenis ir to muskuļu masu, tas, ko vajadzētu saprast, kolosāli. Nenāk nekas, tas, kas būtu slikti klāt, jo kilogrami klāt ir muskuļi, nekas nenāk šāds klāt forši. Šādā tempā turpināt, un viss notiks. Pēc jaunā gada, tavs ķermenis nezina, kad ir jaunais gads. Jā? Viņam ir vienkārši 24 stundas un sezonas. Jā? Mēs paši esam izdomājušies mēneši. Vai tas nav saistīts arī ar to, ka es pat tiešām arī jutos mentāli slikti. Tiešām man bija grūts šis mēnesis. Un man arī nesanāca tik raitas tās maltītes. Tā kā tas, man liekas, ka ķermenis arī ir kaut kā nobloķējies, jo tā kā kaut kāda aizsardzības mehānisms. Bet mēs joprojām runājam 2 dažādās valodās. Es svinu uzvaru to pārdzīvo. Es principā domāju, wow, kolosāls darbs izdarīts, un tu vēl joprojām meklēji iemeslus, kāpēc kaut kas nav sanācis. Manā galvā viss ir sanācis. Es nesaprotu, par ko viņi runā. Nepārdzīvo par tiem svariem. Tātad tu redzi, ka tev svēre mentāli dara pāri. Jā. Tāpēc mēs nesvērsimies vēl pēc mēneša. Tu jau biji satraukusies visu dienu vakar, jau pirms tam, kad mēs runājām. Nevajadzēs, tas zināju. Lai piedod. Tā svēršanās tev nedara bet cilvēcīgs atškarēts prāts attiecībā uz šo. Tā ir. Vajadzētu vispār neuztraukties par to. Jā. Uztaisīsim paēst. Labi? Apēdīsim šo bēdu. Manā prātā tā ir uzvara. Labi. Ja tu saki, ka tā ir uzvara, tad tā ir uzvara. Mēs varam pavērst, tā kā parunāt vēl par to, kas ir šajā mēnesī vēl bijusi, kādas vēl ir bijušas uzvaras. Un es gribu izteikt komplimentu un pateikt paldies savai mammai, kur ir pievienojusies man. Un ja viņa pirmajā mēnesī tā kā pateica, ka nepārāk garšo tie salāti un redzēja, ka kaut ko saldus nakstās, tad pagāja aptuveni mēnesis, un viņa saka, zini, es arī izdomāju, es arī vairs nēdīšu bulciņas, kūciņas un konfektas, un viņa tā kā ir pievienojusies mums. Un vēl es domāju, ka lai cik grūts man bija šis mēnesis, un es tik lielā tādā iekritusi, vēl sen nebiju bijusi iekritusi tik lielā tādā, bedrē, bet ka es tomēr no viņas izgāju, un es tomēr sajūtu to, ko man vajag, to izgulēšanos, to kaut kā piepildītos resursus atpakaļ, un ka es noturējos, nevis
man bija tā, ka man ļoti gribējās, sāēsties visu pēc kārtas. Bet es noturējos un vienkārši izgāju tam cauri. Un atkal jūtos labi līdz šim brīdim, bet es mēģinu padomāt, ka viss tā kā ir uz labu. Jā, īstenībā man vajadzēja sekot tiem. Es gan zinu, ka tu būtu tik ziņkārīgi, ka tu gribētu pati uzkāpt, bet man vajadzēja sekot tām signāliem, ka tas tev uztrauc pārāk ļoti un mēs to nedaram. Un es bieži tā mēdzu darīt, ka es redzu, ka cilvēks ir pārāku tam uzlicis lielu, es saku, ka mēs nesvērsimies. Ir tādi, kuri saka, ok. Nē, es priecājos, ka mēs nosvērāmies. Tas nav nekas tāds. Pagājušais bija 103, tagad ir 105. Dzīvot. Man tā kā vajadzēja... Ko mēs runājam? Par 2 kilogramiem. Ko tu apēdi pusdienās pastāsti? Es apēdu salātus. Cik tas viss kopā svēra? Kafiju, vēl sulu izdzēru, svaigi izpiestu. Cik daudz bija sula? Glāze. 200 ml. Cik bija ūdens? Es nezinu, cik šodien izdzēru. Bet, jā, tas protams. Tas pat kopā, ja mēs saliktu, tie būtu tuvu tiem 2 kilogramiem. Nē, bet vienkārši, man cilvēcīgi saprot, iepriekš bija 6 kilogrami, tagad ir tā kā rāda klāt, ka viņš būtu kaut vai bijis turpat. Pavisam godīgi, ja man ir jāatbild, ja es gribu būt skarbais Grinčs treneris, es nesaprotu tevi, un es nesaprotu nevienu, kurš tā piečakarējas tiem svariem. Nesaprotu. Vispār, ne. Jo man tas liekas absolūti nenozīmīgi, ņemot vērā, saprotot vienkārši to, kas notiek fizioloģiski tai ķermenī, ka tas ir muskulis, kurš iepriekš nebija. Ja tev ļoti strauji viss kristu, tas nozīmē, ka tu zaudētu arī muskuļu masu. Tu zaudēji muskuļu masu, tavs ķermenis vienā brīdī vispār neko nedarīs. Saki, čau visiem! Es tikko pamodos no diendasiņas. Yeah. Un es esmu Grinčs, kas nozaga Ziemassvētkus, atbrauc ar svariem. Es jau pārdzīvoju. Kā mamma par to jūtās, par šito rezultātu? Vai mamma to redz, kā tas ir labs rezultāts, vai mamma arī līdzīgi liekas? Šodien teicu Kristīnai, kad es redzu, ka viņi ir krietni palikusi sledāk. Bet par svaru tev nebija tāds, ka? Es piekrītu, labi. Vienīgais, kas nepiekrīt, ir tu pat. Jā. Un tev ir tas, zini, kāpēc? Es tev izstāstīšu superīgu, ko atceries vienmēr. Principā, tā lielā arī uzvara un dzīve sāks tajā brīdī, ka tu spēj saglabāt, ka neviens neplaudē. Ja? Tas pirmais, ko es to stāstīju, uzrāvienu posms, -6 kg, visi aplaudēs, visi teiks, Kristīne, malacīs, yes! Tu jau izdarīji darbu. Cik tu esi tā? Tālāk pēc tam, tad, kad neviens neplaudē, kad sākās realitāte, tad ir tā, šis vairs nav tik interesanti, ja? Nē, man nav vispār sajūta, ka šis nav interesanti. Šis ir interesanti, šis ir ļoti svarīgi. Oi, Madara, šie ir mani mīļākie mūsu sadarbības momenti, kur tu kaut ko šiverē mūsu virtuvē. Iedomājies, tas ir dārzenis, un no viņa taisa saldo. Iedomājies? Tā pirmajā brīdī tie 6 kg skaidrs, ka tas ir arī uz ūdens bāzes. Pirmajā brīdī, kas krīt, ne jau tas tur tagad krīt, tur viss tur tauku procents rītīgi nāk nost. Ja 30 dienās tas ir ūdens, kas nonāk, šobrīd nostabilizējās tauku, tauku pret muskuļiem. Tas viss ir sarežģītāk. Un īstenībā, ja jau šodien ir tāds noskaņojums tādā bērnu kauča, es uzskatu, ka tā ritīga necieņa pret savu ķermeni ir viņam teikt, iet pret tiem fizioloģijas likumiem un tieši tā, un domāt, ka tas kaut kas nav pareizi. Ja? Kā es saku, centimetri nonāk un svars pienāks, nozīmē, ka tas ir muskuls, kas ir attīstījies. Forši, suprīgi, pie tā jāstrādā. Ja? Es biju pelnījusi saņemt pa pēcpusi. Ieliksim arī cepties vistas filēju. Šis būs ātrākais uzņemam laiku taimeri, cik šis būs īstenībā ātri, būs uztaisīts gan saldais, gan vistas filēju. Mēs šodien taisam vēst, ja? Mammai nākamajai nedēļai. Okay? Lai mamma mierīgi pabaro māsiņu, mēs uztaisīsim paēst. Kromīt arī palīdzēs. Elizabet, šitais garšīgi izskatās? Ko? Un šito? Kūcīti? Šito kūcīti taisīsim, jā? Šokolādes braunīs. Mums viss notiek pakāpeniski, jo mans mērķis ir uztaisīt ļoti ātri. Jā, šo es atkal skatos tur. Ātrs saldais, ātra vista, kas būs cepškrāsnī, tad būs jāuzvēra klāt kāds ogļhidrāts. Un to es arī gribētu, kamēr es vēl šeit esmu, ka mēs izdarām, lai skaidrs pārliecināt, ka būs. Un
Un čiki briki būs ātri gatavs ēdienreizes, lai nedēļai ir drošība. Sablenderējam banānu un dateles. Mums ir pusbanāns, jo pusi apēdās, bet... Mums vajag otru pusi arī. Un 200 dateles tieši kā reize liksim. Nu, bišķi. Jā, nu labi. Tev arī, protams, mīļā, lūdzu. Un paralēli mums aiziet vistas filē. Redz, kā Kristīna gribēja tikai papļāpāt šodien, es vienkārši reizi aiziet, nokāšām kārtu. Slinkumiņš. Es novēršu domas. Man bija arī nogurumiņš tāds. Nu, es jau te visu, ko izskraidījos, paspēju, pastrādāju bišķiņu. Bet, nu, pastāst šobrīd, kas darās tavā galvā. Pagaidi, es tagad nokāsīšu. Tad, es nezinu, es apbrīnoju, kā tu to visu var reizē runāt, domāt un vēl kaut ko darīt. Man ļoti interesē, kāds sanāks tas braunīs. Es viņu gribēju pagatavot, bet redz, kā netiku vēl līdz tam. Kas darās manā galvā? Man patika tas, ka tu teici par to eforijas sajūtu pēc pirmā mēneša svēršanās, kas arī ir uz kā balstās šīs industrijas peļņa. Kā man likt, redzi, man te ir tā kā smūtiju? Jā, lai viņš samaļās pavisam. Vēl, nu, ir principi, saproti, es esmu mazliet vīlusies sevī. Es esmu vīlusies sevī, ka mani tik ļoti uztrauc tas svars un ka tas mani tik ļoti ietekmē. Jā, tā ir tā atbilde, kas... Ka tas mani ietekmē, jo man ir tik daudz uzvaru, ko svinēt šajā brīdī. Es esmu tik daudz izmaiņas veikusi savos uztura paradumos. Izstāsti kādus? Es esmu, pirmkārt, sākusi ēst maltītes, nevis pārtikt no uzkodām. Jā. Tā tad viena uzvara. Otrkārt, es esmu pārtraukuši ēst saldumus. Nu tā, ka, jā, varbūt es esmu kaut ko atļāvusies tur, nu, bet es neēdu katru dienu. Es iepriekš ēdu katru dienu saldumu vai bulciņu vai kūciņu vai kaut kādas konfekts vai šokolādi. Tātad cukura atkarība. Es domāju, tev sejasādi šķiet mazliet savādāk arī. Vajadzētu būt, ka pēc šiem svēršanās vairs nestaro, bet ir ļoti labi. Es esmu iedvesmājis savu māmu pievērsties tam, un es esmu tik daudz ko pagatavojis par šo mēnesi, par šo laiku, un man ir tik daudz pupiņu mājās, kuras iepriekš man nekad nebija bijuši, ir ienākuši jauni produkti. Un kā ar treniņiem? Un, nu, treniņu regularitāte. Fiziskā sloga. Vienkārši nav bijusi nedēļa, kad nebūtu bijuši vismaz 2 treniņi. Jā, reizēm tā domāšana par ēst gatavošanu ir lielāka nekā tā darīšana. Tas, ko es tagad daru, es viļāju vistu. Jā, tu mēs kopām maizi. Jā, man patīk tas, ka tu saki, ka tieši tas, ka tev tā sajūta ir tāda, jo tu pat arī apzinies, ka viss ir kārtībā, process notiek uz priekšu. Nav tā, ka šodien viss tu tā kā saki paldies, ar šito tad arī viss beidzās. Nē, man vispār nav tāda doma. Es ļoti gribu turpināt un tieši iemācīties arī nedomāt par to svara rezultātu. Tas nāks ar laiku. Jo es taču redzu rezultātu. 2 mēneši ir paskrējuši. Opā, gribi? Tūlīt, mīļā. Tā, jābūt. Nu, redzi, Madara, es jau 2 reizes būtu atredzīta no virtuves. Tūlīt, mīļā. Tūlīt, redzi, skaties. Izņemsim visu ārā, ja? Ja kaut kāds ir augu piens, tad mēs varam bišķiņu tur pieliet klāt augu pienu. Ja nē, tad var ūdeni pieliet klāt. Rīktīgi man ir baigi gribētos, lai jā, tev nenostrādā tagad, ka tu domā, ka kaut ko vajag darīt savādāk. Jo viss ir rītīgi pēc plānīna. Es saku, mans smērķis tev bija ielikt it kā tūlīt ieliesim. Intensīvus tādus augstas intensitātes treniņus pielikt klāt, kas ir hiti, ko tu uztaisīsi. Mums tieši vakar bija viens hits ar montu. Super. Mazliet sāls. Tā, mēs aizmirsām strādāt uz video. Jā, bet tas īstenībā arī, nu jā, tas, kas man uztrauc, un visu laiku uztrauc tava tā atbildības sajūta pret skatītājiem. Un es ļoti priecātos, ka tie skatītāji arī atbalstītu un uzrakstītu, piemēram, ka jā, tā tas ir, man arī tā ir, jo kā tu arī pati īstenībā redzējies, arī šito atļaušos šeit ierakstīt, ja?
pirmajā mēnesī tev bija tas, kad liekas arī teikt, es arī darīšu līdzi, aiziet. Pienāk otrā mēneša laiks kaut kāds tāds bišķiņ klusums liekas, vai ne? Kāpēc pēkšņi, vai tad, nu, kas tikai notiek? Jā. Tieši tāpēc, ka tas ceļš tālāk ir sarežģītāks, lēnāks, ļoti bieži krietni. Ar atpakaļsoļiem, kas liekas, ka tie ir atpakaļsoļi. Jā, tādi bija šķietami, jā. Un tieši tāpēc arī liekas, ka pazūd gan tas entuziasms, pazūd tie līdzjūtēji tik tādi entuziastiski, tāpēc, ka viņiem pašiem, samazinās, jo viņiem pašiem iespējams ir samazinājies tas temps. Nu, un tas ir tas brīdis, kur tā kā tas extra mile is not very crowded. Nav ļoti daudz, ir ļoti daudz vietas tajā ekstra jūdzē, ja, kura vienkārši ir jāiet tālāk. Un viss arī notiks, tā kā es to varu pilnībā apsolīt. Tad, ja kaut kas pēc pusgada, ja tu teiktu, nu, hei, tā kā nav man zem tiem 100 kilogramiem, ja, tas svars, tas būtu vai nu variants, tad, ja tu būtu pievērsusies bodybuildingam un uzbūvējis muskuļus, vai arī tad tiešām kaut kas tur nebūtu līdz galam, ja. Kas mums tas sanāk? Šī būs vista, citrusa mercīte. Tā kā šī mums tūlītās bišķiņ pamerināsies, un tad viņi ies cepties cepiškrāsnī. Šeit būs saldā kartupeļa braunīs ar ogu mērci. Mums tur tagad ir jāpieliek arī mazlietiņ sāls. Mums ir jāpieliek... Ai, ņama! Mums ir jāpieliek... Nu jā, mēs neliksim klāt nekādu saldinātāju, jo te jau ir banāns un dateles. Eļa. Var mierīgi ņemt parasto eļu, nav vispār problēmu. Cik tu gribi tur eļu? Pieņemsim tādu. Kas tur ir, mīļā? Video, tu saki? Eļa mums taukviela ir. Vienu dateli? Nē, vairs dateles nevar. Madara, pasaki. Klausies, mīļā, tu esi gatava klausīties pastaku? Par mošķīšiem vēderā. Tātad, mums vēderā. Kur ir vēders parādi? Kur ir puncis tev? Puncītī iekšā ir mošķīši. Forši visādi labi mošķīši. Bet tur ir arī tādi mošķīši, kuriem baigi garšo saldumi un saldas lietas. Un tad, kad mēs tev mošķīšiem dodam tās saldās lietas, viņi paliek tādi neganti. Un viņi mums saka vēl. Un ja mēs ēdam vēl, tad puncīts paliek nelaimīgs un galvā arī paliek bēdīgi. Un tie nejaukie mošķīši tur vēderā danco. Un mums nevajadzētu dot tiem mošķīšiem tik daudz tās saldās lietas, jo savādāk gan vēders, gan viss paliek bēdīgs ķermenī. Tāpēc mums ir, ja mēs varam apēst vienu dateli, pus banānu un sakam, stop tiem mošķīšiem, jūs tur netrakojat. Ja? Labi. Tas ir ceļojums, jā, tas ir maratons, tas nav sprintiņš, pie kā mēs esam pieraduši. Tā ir šobrīd pelnošākās saucamās health tech lietas pasaulē. Ir caurreiz zāles. Jo nu baigi ātri uzsēdini sevis. Jā, un ir rezultāts. Nu loģiski, tu vienkārši visu izdzen ārā. Mēs liekam cepties vistiņu. Super. Uz viņu galvenais nedrīkst īpaši ilgi turēt. Tāpēc viņa paliks. Tā, tu vari uzlikt uz 10 minūtēm, ne? Tikmēr šeit mēs piebērsim. Ja jūs varbūt, meitenes, varat atrast bišķiņu miltus, kamēr es te maisu. Var samalt auzu pārslas. Un man nav miltu. Jo samalt auzu pārslas vienkārši ir auzu milti. Mans mērķis būtu atrast to brīvo brīdi, kad es varu šitā ātri izdarīt kaut kādus dažus receptes. Jo šobrīd tās ir pagājušas kaut kādas, 25 maksimums minūtes. Labi, es saprotu, ka es šobrīd esmu kaut kādā tādā afekta stāvoklī. Es jā, redzu un jūtu, man nav bet enerģijas. Es vienkārši gribu, lai tu to izdzīvo arī. Es tev izstāstīšu rezultāti, uz kuriem jāskatās ir kopumā. Nevis, teiksim, no mēnesis uz mēnesi, bet no pirmās saprotu. Bet jā, saprotu, ir cilvēcīgi izdzīvot, vai ne, to stulbo sajūtu. Jā. Man gribētos nosvērties no rīta. Tu to vari arī izdarīt. Man nav svaru. Nu, tu iesvari, man liekas, nav jēga uz citiem. Nu, plus mīnus vajadzētu būt, ka svarī viņš parāda to pašu.
Nu, tas gan arī ir, ja to tā kā dara, tad arī ir tāda sajūta, ka tagad no rīta vakarā. Dzenos, protams, es dzenos pēc atkal kaut kā. Es negribu es dusmojos uz sevi, ka es tam pielieku tik lielu vērtību un ka es nenovērtēju to, ko es jau esmu izdarījusi. Ka man tas liekas par maz. Kas tas ir par failu, vai ne? Nu, tas ir tieši tā, kā tu saki, tas ir fails. Ir tāda dziesmā The Greatest Showman. Never enough, never, never. Man ir šī tendence. Un auzu milti ir gatavi. Wow. Tā, 4 ēdam karotītes iebērām. Man patīk, kā tu dari visu čuju arī daudz. Tā arī ir, jā. Es tur kamēr mērītu, svērtu, izvilktu svaras. Jā, īstenībā uz sajūtu. Tas ir tāds, ka es kādreiz īstenībā gatavoju. Nu jā, bet man nesanāk. Nu tas ir prakses jautājums. Tā. Mums jau cepās vistiņas. Vai jūs varētu atrast ogas kādas? Kirši der? Zemenes? Tā sajūta noteikti vajadzētu būt, ka viņa pāries tam pāri, un pēc tam tu atskatīsies uz šito, es jau bieži mēdzu iekāpt tādā tā kā laika mašīnā. Tu atskatīsies uz šo pēc 4 mēnešiem un liksies, wow, kā es tā. Mājas darbs uz nākošo nedēļu līdz Ziemassvētkiem varētu būt uzrakstīt vēstuli sev, it kā tu būtu pēc 3 mēnešiem, tev vai šodienas es. Vai ne, ko tu teikt? Tāpat būtu īstenībā, ja tu būtu sākumā, ar šodienas sāci rakstījusi sev pirms mēneša, vai ne? Ko tu iedomājies pirms 2 mēnešiem? Es domāju, ka tā vēstule nebūtu objektīva. Šodien ir objektīva vēstule. Šodien, kad es esmu jau bišķiņ izdzīvojis to augšu, un nu jau arī leju, es ceru, ka tā ir leja. Es ceru, ka nevar vēl zemāk. Nē, nu droši vien var iet atpakaļ tur, kur es biju. Bet to es negribu. Es noteikti neiešu atpakaļ. Nu, redz. Un es tev arī pateikšu, kāds ir rezultāts uz šo brīdi, kamēr mums cepās visu. Svētku kūka mums to. Svētku kūka. No pirmās dienas rezultāti ir sekojoši. Kas ar tiem ķiršiem jādara? Viņi būs kā mērcīte jāuzliek pa virsmu tam brauniem. Jā, tu viņus vari tā kā viņi ir bišķiņi, tu vari pieliet vienu ēdamu karoti kļavu sīru. Nē, nu labi, zin kā, sūc ar tiem svariem, sūc ar tiem kilogramiem. Bikses ir brīvākas, es jūtos daudz labāk, es esmu lepna par visu to, ko mēs esam jau izdarījuši 2 mēnešos. Es arī pateicīgi tev par visu to, ka tu man kārto ne tikai ģermeni, bet arī šeit. Un tu esi manai dzīvē tik kvalitatīvs un liels pienesums. Es to arī novērtēju, bez tevis es nebūtu tik daudz izdarījuši. Noteikti, pa pusinē. Tāpēc milzīgs tev paldies. Un turpinām soli pa solim skatāmies. Un skatāmies, kā tas viss attīstās, jo nav jau sprints. Jep. Ir... Tagad varētu būt 10 minūtes, bet varbūt vajag 5, jā? Nē, 10 ir, lai būs labi, jā. Tas nav tā kā tiešām tāds mēneša mērķis nomest baigo svāru, bet es skatos uz šo kā ilgtermiņa dzīvi, vispār dzīves jauniem ieradumiem. Tieši tā, jā. Kādi kilogrami? Tur nav vietas kilogramiem. Jo centimetri ir nākuši nost, un to es vēl un vēl atkārtoju. Centimetri ir nākuši no pirmās dienas, 60 dienu laikā, ir nonākuši tik, cik tiem būtu jānonāk. Kilogrami arī tieši tāpat, ja mēs skatāmies no iepriekšējā. Tas, kas ir nostiprinājies, tas viss ir tā, kā ir jābūt pēc plāna. Un es ticu, ka pa nakti būs Ziemassvētku brīnums, kurš atnāks un būs tā, jā. Īstenībā jā. Jo, ja mēs liekam ar tādu lielu to stresu, tad tas kortizols, kas tā ķermenī augšā ir, viņš pat tiešām traucē. Vajag tos labsajūtas hormonus dabūt no tā prieka, jo tajā prieks ir tajā ceļojumā, vai ne? Nevis tajā rezultātā. Ka nevis, ka mēs ejam šeit, es esmu beidzot finišā, cik forši, bet kā man gāja pa ceļam. Man patīk šis ceļš, jo tas parāda to, ka tas pirmais mēnesis bija pilnīga eiforija, un šis otrais bija ļoti jau tāds reāli grūts, jo ir bērni raud pārdzīvojami, par daudz uzņemos, krītu,
piekustu. Piekūstu un atkal saņemos, un vienalga pieceļos un eju uz priekšu. Nu, tieši tā, un tas ir tas labirīns, tā nav taisna līnija. Tāpēc esmu priecīga. Viss notiek pēc plāna, un mēs turpinām, un būs forši. Un dod ziņu, kā tev garšoja vistiņa. Es esmu droši, ka man garšo. Jo vistiņa tad arī šo te tu sanāk, ka tu ieliec vienā ēdienreizē tādu divus tos tur tu droši apēd, tad sanāk, ka šis ir tādām 2 ēdienreizēm. To var principā arī ielikt daudz vienkāršākā kaut kādā veidā uzcept, lai tu esi sagatavojis tās maltītes, ka tu saproti, ka tev iepriekš ir. Ja? Un šis 25 minūtes ar ķiešu mērcīti, un es lidoju tālāk. Tu man labākai. Nu, nogaršosim. Kā sanāca šī skaistā, vērtīgā Madaras atklātā recepte. Ķiršu ogas, mērcīte, savelk muti, bet tik šokolādīgs. Pats braunijs, pagaršošu brauniju bez mērces, jo mērce ir vienkārši ķirši ar medu. Un šādi izskatās pats braunijs. Ļoti šokolādīgs, tas no kakao. Jā! Ļoti garšīgi. Paldies, Madara. Tu mani tā iepriecināji ar šo recepti. Ļoti gardi.